Labdien, tātad man šodien blakām leģendārā un visu laiku labākā Latvijas basketbolista Uljana Simjonova. Liels prieks jūs šodien šeit redzēt. Kādi jūs iespaidi no šīs dienas spēles un vispār no šī turnīra? No šī turnīra, es domāju, ļoti labi vispār organizēts, ļoti sirsnīgi visu apkārtnē, visas komandas ir labas, viss. Bet no šodien spēles, saprotiet, ja stiprākā komanda uzvarēt, tad kādas emocijas un ko var pateikt. Pat man trūks vārdi pateikt, ka šodien meitenes cīnījās. Un cik es redzēju junioras komandas, tur 16, 18, 20, pirmo gadu tik labi sagatavota komanda aizsardzība. Varbūt jāsaka paldies treneriem, ka viņi tā nostrādāja. Tāpēc ir uzvara mums šodien. Tad uzskatāt, ka galvenais panākuma avots bija aizsardzība? Jā, aizsardzība bija, tas ir aizsardzība. Ja laba aizsardzība, tad uzbrukums arī sanāk. Tas ir zelts likums basketbolā. Varbūt jums ir kāda mīļākā spēlētāja mūsu komandā, kur īpaši? Mums ir līderi arī. 1, 2, 3, jā, un Sabīne, un Vītola šodien nospēlē labi. Un 7. kā viņi jau no uztraukuma neatceros viņas kā uzvārdi, jā. Bet pārējiem meitenam liels paldies, ka viņi palīdzēja tam līderiem, lai viņi būtu līderi. Viņi taisīja melno darbu, a melno darbu nav viegli taisīt. Vai savas karjeras laikā jums ir bieži nācies spēlēt tādā karstumā? Jā. Tiešām bija, kad es spēlēju tur Itālijā, Spānijā, Kolumbijā, tad Dienvidu valstis. Tad bija karstums, jā, pat gājusi uz Gertuvu un griež to krekliņu ārā sviedri un atkal vilku mugurā. Tā bija, jā, bet nekas. Ātrāk muskuļi iesildās, un tad tu nedabūs traumu, ka muskuļi ir siltie. Vai kopš jūsu laikiem basketbols ir stipri mainījies, sievieši? Ļoti. Es pat šodien savam kolēģim teicu, mēs tā skrienam un tur metām vienkārši vai ar abām rokām. Tagad viss ir palicinā, un viņš tuvojas. Gandrīz viņš panes vīriešu basketbolu. Liels jums paldies, veiksmi!